Ielas starp 3 tiltiem, tā ir 11. novembra krastmala. Daudz apdziedātais un arī bez gala eksploatētais Rīgas siluets, ko gresno vismaz 10 baznīcu torņu smailes. 11. novembra krastmala visā garumā iezīmē Rīgas centru. Pati krastmala vislabāk uztveram no Pārdaugavas puses vai arī no Putna lidojuma. Īpaši darbdienās, kad šie 1115 metri no dzelzceļa uzbēruma līdz Vanšu tiltam ir blīvi nosegti ar automašīnām. Daugavas krasts, Daugavmala, Daugavas krastmala. Tā šīs ielas vārds locīts daudzus gadsimtus. Krastmala tiek pārbūvēta 30. gados, kad nojauc Daugavmalas tirgu. 1934. gadā jauno plašo ielu pārdēvē par 11. novembra bulvāri, pieminot Rīgas aizstāvjus cīņās pret Bermonta karaspēku 1919. gadā. Padomi laikam ir cita ideoloģija, un 1948. gadā iela kļūst par Komjaunatnes krastmalu. 11. novembra vārdu krastmala atgūst 1990. gadā, un katru gadu 11. novembrī Lāčplēšu dienā pie Rīgas pils sienas liesmo svecītes varoņu piemiņai. Bija Bermonta uzbrukums, un oktobra sākumā, 9. oktobrī bermontieši ieņēma Pārdaugavu, un latviešu karaspēks atkāpās uz šo Daugavas krastu. Un Daugavas krasts veselu mēnesi, vairāk kā mēnesis 11. novembrim, bija ierakumi, dzeloņstieplis un Rīgas aizstāvji atradās šeit pat Daugavas krastmalā. 11. novembrī Pārdaugava bija atbrīvota. Un tad 34. gadā par godu šim notikumam jaunizbūvēto bulvāru nosauc par 11. novembra bulvāru. Cits Rīgas sargs Daugavas pārcēlais Lielais Kristaps atgādina par daudz senākiem laikiem. Toreiz 11. novembra krastmalas vietā skalojās Daugavas ūdeņi. 13. gadsimta krastmala atradās tieši šajā vietā, kur mēs tagad stāvam. Ja paskatāmies uz Tehnisko universitāti, jūs redzējat, ka tas korpus lūst pušu un aizvien tur smērēt cieto lielo plaisu. Ja? Tā viena daļa ēka stāv uz senās Rīgas gultnes un otru uz Sauszemes, un tad viņi lūdzīs aizvien pušu šī vietā. Tikai no 17. gadsimta līdz 19. gadsimtam rīdzinieki ir atkarojuši Daugavai gultni līdz 70 metrus līdz tagadējai krastmalai. No 13. gadsimta otrās puses, 14. gadsimta šeit atradās rādslaukums, dažus metrus aiz Strēlnieku laukumu. Un tieši pretim rādslaukumam bija tā galvenā Rīgas osta izveidojusies Daugavas gultnē. Un kuģi piestāja un visas preces, ko ieveda Rīgā, pie rādslaukumā svēra pilsētas svaros, ja? Un tad veda tālāk uz noliktavām. Un tā kā tā Daugavas krastmala bija ļoti dzīva un intensīva darbība šeit notika. Bet tā krastmala bija ļoti šaura tajā laikā. Manāmi platāka krastmala kļuva tikai pēc pilsētas vaļņu nojaukšanas 1857. gadā. Arī mazās ieliņas Brēmiešu, Gutenberga, Ķemerejas un Mazā Peldu iela, kas gāja gar Valni, ar laiku iekļāvās krastmalā. Bet osta pavirzījās uz jūras pusi 11. novembra krastmalai, atstājot tikai atmiņas par lielajiem kuģiem, ko reiz sēja pie augstiem čugunu stabiem, tā sauktajiem poleriem. Tagad lielie kuģi tālāk par tiltiem netiek. Daugavas tiltu vēsture Rīgā sākas ar Plosta tiltu. 1701. gadā to pāri Daugavai uzbūvēja Zviedru armija. Uzbūvēja un 1709. gadā atkāpjoties no Rīgas pati nojauca. 1714. gadā no Akmeņu ielas Pārdaugavā līdz Grēcinieku ielai sniedzās jaunais Plosta tilts. 1896. gadā to aizvietoja ar pontonu tiltu. Uzvaras bulvārim pretīm pirmo tiltu Pirmā pasaules kara gados uzbūvēja vācieši. Tad principā viņi atklāja šo taisno satiksmi. Lībekas tilts, kā koku konstrukcijas tilts, kļuva ļoti ātri nedrošs. 1924. gada pavasara palu plūdu laikā praktiski tika iznīcināts, ne pilnībā, bet daļēji, un palēnām aizstāts ar tā saucamo jauno pontonu tiltu. Akmens tiltu būvēja tieši pa to pēdējā jaunākā pontona tilta asi un pabeidz būvēt 1957. gadā. Savukārt to pašu pontona tiltu tad pārcēla praktiski turpat, kur tagad mums atrodas Vanšu tilts.
Padomju laikā stāstīja, ka sagrautā Daugavas krastmala pēc Otrā pasaules kara bija komjauniešu trieciena celtne. Tāpēc krastmalai arī deva komjaunatnes vārdu. Vecrīgas puikam, tagad televīzijas operatoram Valdim Kamparam, kas dzīvoja blakus Anglikāņu baznīcai, par to ir cits stāsts. Viens no pirmajām bērnības atmiņām bija, ka te vācu kara gūsteknis strādāja. Viņi arī faktiski viņus saspridzināja, viņi arī atjaunoja. Es viņus tā arī šad un tad ieraudzīju pie sevis pat pie mājās. Viņi nāca mainīt savus amatniecības izstrādājumus pret ēdamo. Vecrīga pēc kara bija praktiski gandrīz tukša no iedzīvotājiem. Jo, kad ienāca tā saucamie atbrīvotāji, tad visur viņi ienāca viņai iekšā. Vesels armijas daļām deva vesels mājas, kur viņa visām sievām un bērniem ievācās iekšā. Te man ir tāds smalks propusks, skaidrā latviešu valodā rakstīts Tov Kampars VA. Bija kaut kādi īpaši noteikumi rādot šīs parādes, ko drīkstēja, ko nedrīkstēja? Bija gan. Nedrīkstēja pilnu tiltu rādīt, ja. Tad nedrīkstēja rādīt tos zaldātus, kas bija gar ielas malu. Viss cauri bija ik pēc metra bija zaldāti. Un nedrīkstēja, kā bija zaldāta cepure, kadrā nostot cepuri, jo viņi jau sargāja diktos vadoņus no tās tautas. Parādes laikā apkārtējo namu iedzīvotāji nedrīkstējuši iet pie logiem, bet uz to namu jumtiem, kas atradās aiz tribīnēm, esot dežūrējuši snaiperi. Caurlaižu īpašniekiem nervu kutināšana tika kompensēta ar deficīta precēm. Bija iespēja iegādāties, tā sakot, dažādus ēdienus un dzēriens pa pašizmaksu. Bija bufets. Vienā bija tāda vienkāršāka pašapkalpošanās, un otrā bija ar viesmīļiem jau. Un tad vēl bija viena pavisam spēc telpa, tur arī vienā mājas stūrī, kur gāja tie, kas strādāja, kas bija tribīnē pašā priekšgalā. Taču terasē pie Rīgas pils valdīja pavisam cita ideoloģija. Te atradās vasaras kafejnīca, kuras neoficiālā nosaukuma pie Kārļa zemteksts bija skaidrs katram, protams, pie Kārļa Ulmaņa. Tur jau bija bohēmisti daudz. Tie, kas priekšpusdienā un pēcpusdienās sēdēja tur, tie vakaros bieži bija skapī. Tā jau īstenībā bija tāda visai gleznaina, laba vieta, kur rakstīja arī televīzijas uzvedums. Tas bija 82. gads, tur Maija Dants ar Mārīti Balodi. Viņa bija izrakusi no franču žurnāla vienu interviju ar Françoise Sagānu un iestudēja viņš tāds, uz tā pamata bija. Šim darbam taču, es saprotu, bija arī politiska pieskaņa beigās. Jā, mēs patrāpījāmies šitā te Leonīda Brežņeva bēru dienā. Vienā no tām dienām. Un bija jāpārtrauc darbs, bija obligāti. Tad mēs uzkāpām pa kāpnītēm un pie manis dzīvoklī attaisījām vienu blašķi un, tā sakot, Leonīdu Iļiču apbērējām ar visu lielo blīkšķi, kad zārgs beidzot novēlās kaut kur un melna vārna pārlidoja. Viens no krastmalas panorāmas torņiem pieder Anglikāņu baznīcai. Ēka uzcelta 1859. gadā pēc arhitekta Johana Felsko projekta, agrākā Paula bastiona vietā. Baznīca būvēta par angļu tirgotāju līdzekļiem. Diemžēl padomju laikā Anglikāņu baznīca nekalpoja draudzei. Tomēr tur pulcējās daudz radošu cilvēku, jo baznīcā atradās Rīgas Politehniskā institūta studentu klubs. Suns ielpo pavasara gaisu, ierējas īsi, putns nobīstās. Šeit bija tā
brīvā gara izjūta. Un, lai gan man jāsaka, domājot par anglikāņu baznīcu, ir divas lietas, kas nāk prātā. Viens ir tā neiedzība, ka baznīca ilgu laiku nekalpoja tiem mērķiem, kā viņi ir paredzēta. Un otrais pozitīvais ir tas, ka šeit tomēr pulcējās cilvēki ar vēlmi garīgi pilnveidoties. Un tie bija kultūras cilvēki, tā bija inteliģents, un šeit arī varēja garīgi palidot. Skaties, kā asins dzīslas pilmenes naktī pulsē, zem atraipītās pilsētas sādās. Zem atraipītās pilsētas sādās. Šeit ir sākušās daudzas lietas un veiksmīgi turpinājušās. Un viena no tām vērtīgākām varbūt, kas vēl iet šobrīd un nes vēl kaut kādā veidā iekšēji to anglikāņu baznīcas garu, ir bildes. Bildes kā formātu, kā gleznas es atvedu jau no Liepājas, bet šeit dzīve nosaukums bildes. Un šeit arī izveidojās tā tradīcija, kur mēs pirmajos gados ieturējām, un konkrēti anglikāņu baznīcā, ka mūziķi glezno, bet mākslinieki dzied un muzicē. Tikai tā, mēs varam kopā vēl būt. Malāk visu, ko jūt, mana sirds, tava sirds, šai sapnī krāsainājā. Kas jānosargā, tikai tā, mēs varam kopā vēl būt. Bilžu himna tikai tā skanēja arī dienā, kad Latvija iestājās Eiropas Savienībā. Skanēja 11. novembra Krastmalā, kur pēdējos 15 gadus vienmēr esam kopā patiesi svarīgos brīžos. Jaunais Rīgas vēsturiskā centra attīstības plāns paredz būtiskas pārmaiņas arī 11. novembra Krastmalā. Tā kļūst cilvēkiem pieejama ne tikai svētkos, jo transporta kustība domāts novadīt pazemē. Tas ir vienīgais risinājums, ar kuru var tiešām šo krastmalu atdot gājējiem un dot šo te pieeju Daugavai. Pārmaiņas var sagaidīt arī Strēlnieku laukumā un Rāclaukumā. Rāclaukums viņam ir jābūt nobeigtam tur, kur viņš jau ir tagad daļēji izveidojies. Tur jau trūkst faktiski divas celtnes, viena ir Kungielā 5, kur vēl ir tukšums, un otri tagadējā okupācijas muzeja galā Kaļķielas virzienā. Ja tās ēkas būs uzceltas, tā vien varētu būt kā okupācijas muzeja paplašinājums, lai noslēgtu Rācnamu telpu. Tā problēma pastāv otrā pusē, tajā vietā, kas ir nokristīta pa Strēlnieku laukumu, kas būtībā nav laukums, kas ir vaļēja brūce Vecrīgas miesā. Tur pirms kara tika nojaukts ēkas, nolūkā uzbūvēt jaunu pilsētas namu. Uznāca karš, šos ideju nerealizēja, un tas tukšums stāv joprojām. Tas būtībā ir telpisks tukšums, ko ir grūti definēt kā laukumu. Līdz šim neveiksmīgākā jaunbūve 11. novembra Krastmalā ir Triangula bastiona vietā. 18. gadsimtā uz vaļņiem pie Pētera I pils atradās slavenie Gaisa dārzi. Tagad Gaisa dārzu vietā ir Mini Maksims stikla vēders. Speciālistu žūrija rekomendēja variantu, kurā šie senie bastionu mūri būtu kalpot kā šīs celtnes ārsienas, un virs viņas paceltos elegants neliels stikla apjoms, kurā būtu sabiedriskās telpas. Līdzīgs tai funkcijai, kādas viņā arī pašlaik realizētajā celtnē ir. Būvdarba gaitā, acīm redzot, virkni dažādi faktori iedarbojās uz šiem arhitektiem, ka viņi bija spiesti to māju taisīt lielāku, un tad viņi iznāca tik liels blāķis, kāds viņš pašlaik ir. 20. gadsimta sākumā Daugavas Krastmalā atradās cita impozanta celtne. Tā sauktā Melnā bumba, tejas un ēdienu baraka Daugavmalas tirgū. Tur krūzes bijušas piestiprinātas pie galda ar pamatīgu ķēdi. Šī iestāde bijusi ļoti iecienīta klaidoņu un tā saukto Saules brāļu vidū. Daugavmalas tirdziņš sākās no sākuma pie Jaunielas izbrauktuvas un gāja līdz Peldielai. Tas bija no sākuma pārtikas tirgus,
un tad sīkuma tirgus. Pašā galā pie tiltiem atradās malkas tirgus. Rīdzniekiem šodien liksies savādi, kā tad tur varēja malku pievest, bet malku pieveda ar tiem saucamiem malkas jānīšiem, vienmastu kuģīšiem, tādām lielām laivām. Rīdznieki 20. gadsimtnie jūta, kad prasības pieaug, teiksim, no sanitāra higieniskā viedokļa, kad gājājiem zivīm vasarā nebija saldētavas, grūti bija piebraukt un nolēma šo tirgu pārcelt uz citu vietu. Tēlnieka Alberta Tirpilovska veidotais piemineklis atgādina par 100 gadus seniem notikumiem. 1905. gada 13. janvārī Daugavmalā pie dzelzceļa tilta tika apšauta strādnieku demonstrācija. Vilcieni ir braukuši pāri 4 tiltiem. Tātad tas pirmais, ko es minēju, tas ir 1872. gadā būvēts, vēlāk gan pārtaps par autoceļu, jeb vispārējai satiksmei domāt tiltu, arī tramvajs tur gāja un pārdēvēts par Zemgales tiltu. Tad, protams, tas pats galvenais tilts, kurš ir uzbūvēts 1914. gadā, un par kuru arī ļoti intensīva dzelzceļa satiksme notikās gan Pirmā pasaules kara gados, gan arī brīvvalsts laikā un arī Otrā pasaules karā, bet vēlāk viņš tika pilnīgi sagrauts, tad 44. gada oktobrī, un viņa vietā tagad ir tas patreizējais dzelzceļa tilts, ko mēs visi ļoti labi zinām. Es viņu pat 3. varētu nodēvēt, bet principā viņš ir 4. jo pavisam īsu brīdi, tūlīt pēc Otrā pasaules kara tika uzbūvēts pagaidu tilts, koka tilts, kurš veselus 5 gadus arī nokalpoja dzelzceļa satiksmē. Jaunais tilts īpaši viņš varētu būt ar to, ka tika 100% gandrīz vai 100% izmantot vecie tilta balsti, kas bieži vien kļūst nedroši. Ja teiksim, tilts tiek spridzināts, bet viņš spridzināts ir vismaz 3 reizes. Vienreiz Pirmā pasaules kara gados un 2 reizes Otrā pasaules kara gados. Ja ne visas 4. Un otrs ir viņa tā konstrukcija, kas praktiski kopēja to veco tiltu konstrukciju. Viņa mazliet masīvāk, jo to noteica arī aizvien pieaugušās vilcienu, svaru normas. Ēka, kas atrodas vietā, kur kādreiz Rīdzemes upe esot ietekmējusi Daugavā. Arī tā var raksturot 1955. gadā uzcelto mākslinieku namu, kur padomju laikā valdīja brīvāks gars. Tās bija tādas divas dažādas lietas. Valsts mākslas muzejs, izstāžu daļa, kultūras ministrija un mākslinieku māja. Šeit viss notika savādāk. Vienmēr teica, šīs mākslinieku mājas dāmas, viņas ir tik haotiskas, tik mākslinieciskas. Te viss bija savādāk. Arī izstāde šeit bija savādākas. Tie mākslinieki ļoti daudzi, kas netika izstādīti valsts mākslas muzejā, jo viņi nebija nopelniem bagātie, vai tautas mākslinieki, tie izstādījās šeit. Kad mēs sākām darboties 97. gadā, galvenais bija princips saglabāt šo garu, kas bija raksturīgs visus padomju laikus, tāda neformāla izstāžu vieta. Mums bija tāds projekts kā Leo Kokls piemiņas jubilejas izstāde, un tā bija ārkārtīgi apmeklēta no cilvēkiem, ja? Un nāca gan veci, gan jauni. Ja? Šī ļoti demokrātiska vieta, gan šī māja. Un nav tas elitārisms, bet vienkārši cilvēks nebaidās šurp atnākt un skatīties izstādi. Pirmā Leo Kokls un vienīgā izstāde arī bija šajās telpās, un arī toreiz viņa bija sensācija. Tā kā neskatoties uz lielo gadu starpību, atkal bija šī pati sensācijas sajūta. Mākslas dienās milzīgu interesi publikā radīja iespēju ciemoties mākslinieku darbnīcās, jo nostāsti par nama bohēmisko dzīvi klīda pa visu Rīgu. Mākslinieks Roberts Mūzis mantoja leģendāro darbnīcu, kurā strādājuši Leo Kokli, pēc tam Jāzeps Pīgosnis un Aija Zīle, Lija Būmani un Gunta Liepiņa. Arī Robertam Mūzim ir savs ikdienas rituāls. Šai stāvā, ja mēs tā paskatāmies, es ierodos laikam pats pirmais, jo parasti tas sargs man atslēdz durus, viņš brīnās, ja es kāds 10 minūtes vēlāk, apmēram ap 6, 15 minūtes pāri, es tas, kurš sargu it kā iztraucē pirmais. Es kā no rīta ierodos, tā arī vakarā man it kā tas dienas cikls noslēdzās, un mājās tikai vakar tēja, televīzijas ziņas, un faktiski tā diena ir galā. Vai Mumins arī nāk no paša rīta ar jums? Mēs braucam reizā, mēs esam tālumnieki, no Ziemeļblāzes mums jābrauc, un
Un mēs tā reizi atbraucam un nedod Dievs, ja es viņu gribētu atstāt mājās, nu ne par ko, tad tas ir izslēgts. Neskatoties uz to, ka bieži vien dienas pat ir, ka 10 vai vairāk stundas viņš vienatnē ir pavadījis šeit, kā es glezno. Mājās ļoti bieži cilvēki mēdz pārvietot mēbeles, viņi tur maina iekārtojumu, tur labāk un tā labāk. Kā ir jūsu darbnīcā? Vai jūs ar to dariet? Nē, vispār kaut kā viss ir tagad sabalansēts tā, ka, ja es molbērtu pārbīdīt, man liekas, pat pa pusmetru vai metru kaut kur, pasaka, Dievs vēl uz otru pusi, ja gaismu no citas puses kristu, tad kaut kādu periodu es vienkārši nevarētu tā brīvi atraisīt strādāt. Kā jūs te jūtat pilsētu? Kā jūs jūtat 11. novembra Krastmalu? No rīta jau, kad sākās, es atbraucu, tad jau ļoti kluss mašīnas ir. Tikpat kā nedzird, sākās ar vien skaļāk, ja tieši mašīnu braukšanas, un tad māja brīžam nodreb, ka iet smags var šeit tiek kraus transportu uz ostu vai, un pāri tramvaju sliedēm braucot, viss pamat šī milzīgā māja, visa nodreb, tā kā pilsēta vistiešākajā veidā ienāk šeit iekšā arī. Mākslinieks izstāsta mums vēl kādu nama leģendu par gleznotāja Jāņa Pauļuka darbnīcu. Ar ko viņi bija slaveni? Pirmkārt ar to, ka Pauļuks darbnīcā ļoti retos gadījumos kādu vispār laida iekšā. Arī savus kolēģus un labus draugus. Tā nebija vieta, tā bija pilnīgi viņa svētvieta, viņa telpa. Un ja aicināja iekšā, tad obligāti pie durvīm bija apavi jānovelk. Tikai zeķēs drīkstēja nākt iekšā. Un tad, kad es biju tajā darbnīcā, tad tā bija tieši pretstats laikam manai dzīves telpai. Nekā nebija lieka. Visi darbrīki, visi bija perfekti, krāsas bija par sarkanie, bija atsevišķi baltie, visi bija ļoti plauktiņos tieši tā kā aptiekā sakārtot. Viņam pie loga bija uz grīdas bija avīzes noklātas. Izrādās, ka uz tām viņš arī kādreiz nakti pārlaida šeit darbnīcā. Viņš gulēja uz avīzēm, es to nepamanīju, bet esot bijis pat uz avīzes galī, esot tāds tumšs ierīvēts no galvas, ja, tas nospiedums tāds. Nu, tā ir darbnīca, vistīrākā profesionāla darbnīca, kur nekā lieka, visi veltīts tikai un vienīgi tā. Nama 3. stāvā atrodas Mākslinieku savienības muzejs ar unikālo gleznu kolekciju. Šī kolekcija vākta no 1957. līdz 1991. gadam, un tagad apskatāma atklātā krājumā. Šeit var iepazīties ar šo tradīciju, šo pārmantoto, no pirmskara laika pārmantoto tradīciju, ko mākslinieki pārnes, zināmā mērā realistisko tradīciju, ko nesa un nepadevās padomju, teiksim, tādai ideoloģijai, oficiālā versija bija sociālistais realisms un glābās ainavās un klusajās dabās. Tad nāk, teiksim, Leo Kokla šeit, 60. gadi, jaunas formas meklējumi, bet, teiksim, tā kā jau akceptēt šis padomju optimisms, bet caur jaunu formu. Līvija Enzelīna, kas visu mūžu ir strādājis klusajā dabā. Boris Bērziņš. Visi viņa dairāds periodi šeit ir pārstāvēti. Ja. Es gribētu parādīt Ēriku Gulbi, kad saka, ka padomju laika glezniecība ir drūma un teiksim, stīva. Jāsaka, viņai šobrīd nevar novērtēt, kāpēc šī gleznā bija ļoti grūti iekļūt izstādēs tajā laikā, un viņai izstādīties bija problemātiski, jo tā gleznoja visā pasaulē. Šeit ir tiešām relatīvi maz tādu pasūtījumu raksturu darbu. Šeit ir maz Ļeņinu, šeit ir maz strēlnieku. Bet jau Helēnas Henriksons Ļeņins, tas jau vēsta, teiksim, padomju zīmju sistēmas dekonstrukcija, kad jau suņu bars skrien gar Ļeņina pieminekli. Un to arī šeit var redzēt. Kolekcija pārtrauca vākt ar 91. gadu, līdz ar to 80. gadu beigas. Un tas, kas notiek mākslā, šeit arī redzams, tas ir kā tāds radikālākais akords, kas tiešām ir kas izbeidz šo padomju dzīvesveidu slavinājumu mākslā. Padomju patriotismu garā veidot pasūtījumu darbi vislielāko sajūsmu izraisot ārzemniekos un skolēnos, kā saudabīga vēsturiska liecība mākslinieku un varas attiecībām. Katrs skatītājs ir kā tāds atklājējs, jo tik tuvs kontakts ar mākslu un tas paša iespēja
atklāt, skatīties vai neskatīties un iet tālāk un meklēt, kas viņam interesē pašam. Mēs arī šeit strādājam, ja, un šis tiešais kontakts, ka mēs nepārtraukti varam pajautāt kaut ko mums, mēs varam parādīt vēl materiālus, mēs varam stāstīt. Es gribēju vēl parādīt šā mākslinieka Grehova 88. gadā gleznoto darbu. Viņš ir interesants ar to, kad ir gleznot šī māja un vēl tās zemes gabals, kas ir blakus ar žogu. Daudzus gadus tika projektēts, gaidīts un cerēts, ka šeit blakus būs otrā kārta šim mākslinieku mājai. Liela izstāžu zāle. Tā tas tika runāts un tā tas tika arī paredzēts ar šo iežogojumu. Šis sapnis ir izsapņots. Bet jaunie mākslinieki spēj veiksmīgi izmantot arī nesakārtoto mākslinieku nama apkārtni, dzīvi uzrunājot skatītāju dažādās mākslas akcijās ārpus nama sienām. Motherfucker, don't you know, talking about Nākošajā raidījumā ielas, kas veidos jaunās Rīgas siluetu, Uzvaras bulvārs un Kuģu iela Pārdaugavā.